Ar jums kopā raidījums Cilvēkstāsti un Jāna Babra Laime. Šodien viesojamies Happy Art Museum, jeb Laimīgās mākslas muzejā. Šo vietu ir izveidojuši mākslinieki Daks un Gaļina. Kāda mūsdienās ir mākslas galerijas loma un nozīme sabiedrībā? Par to mūsu šīs dienas saruna. Jūs varbūt varat sākumā pastāstīt, kā jūs izlēmāt, ka jums vajag šādu vietu? Un kas te notiek? Kaut kā tas arī nav bijis tāds lēmums, ka ir jānodarbojas ar tādām kultūras menedžmentu. Tas ir vienkārši mūsu ģimenē tāda dzīves pamats bijis jau 4. paaudzē, ka vecs tēvs un Pēters Vidulējs kordiriģents Ulmaņa laikos un armijas pulkvedis kā Pēterburgā un Deņīkina armijā un rīkoja dziesmu svētkus tur Latgalē Pļaviņās un bija diriģents Aglonā un Mežotnes pilī un Bolderājas garnizonā, un tad tēvs atkal Valdis Rūja dzejnieks mācījās ar Viju Artmani un Hariju Liepiņu un arī tēloja tur Lāčplēs, ko bija operas direktors. Man bērnība pagāja pa operas teātri aizkulisēm un pirmizrāžu laikā es vēl atceros, ka netika augšā uz tiem samta krēsliem, ka man vēl tāda viss tā bērnība ir vai balerīna kājas un tās kurpes visu laiku redzēju vairāk, tāpēc arī patīk balerīnas un ir gleznas vēlāk tapušas, tā kā reku tur pie sienas. Un māte atkal mūzika zinātniece un televīzijā filmas taisīja un māsa kino režisora Anna Vidulēja un viņai vīrs tur Rītups Rīgas laika žurnālu un man kundze Gaļīna atkal Maskavā mācījās mākslu un pēc tam pārbrauc uz Rīgu. Arī šeit beidz mākslas akadēmija, ir interjeristi un menedžeris lielām būvēm arī tai Pinakotēkas ēkai, ko mūsu ģimene uzbūvēja. Un es pats arī sākumā mācījos tā kā kinoaktieru studijā bet pēc tam sapratu, ka kaut kā otrā pusē organizēt un, teiksim, arī pirmoreiz kā mākslinieks mācījos un arī vienreiz kā mākslas teorijas nodaļās un arī tagad, lai pēc brīvvalsts atgūšanas otrais mācītos atkal menedžmentu un valodas un kā notiek pasaulē tā muzeja un galerija un mākslinieku darbība, ka es pats būdams mākslinieks sapratu, ka mēs neesam iekļauti tajā mākslas pasaules apritē. Un mēs esam ārpus viņas, un to nevar izdarīt no augšas kāds, pieņemot kaut kādu likumu. Tās saiknes starp galerijām, starp māksliniekiem, muzejiem un parādīt mūsu kolosālo mākslu, kas ir tieši tā kā no Da Vinci līdz šodienai mēs it kā skaitamies province, bet kā skola, Latviešu mākslas skola ir tieši Da Vinci atvēra Parīzes mākslas akadēmiju. Pie viņa atkal savukārt dažus gadsimtus tur vēlāk mācījās tieši skolnieks pie skolotāja Pēterburgas akadēmijas dibināti un Pēterburgā mācījās Latvijas akadēmijas. Un tāpēc mūsu tā skola ir pilnīgi leģitīma un iekļauties tajā apritē var tikai, kā Vaira Vīķa Freiberga mācīja ar nevalstiskām organizācijām. Mēs sapratām, ka pasaules sistēma darbojās, ka māksliniekus testē un galerijas lokālās atlasa labākos pēc viņu izpratnes māksliniekus, un tālāk ir art feiri un bienāles festivāli, kuros atkal galerija tiek atlase veikta, ka labākās no galerijām tiek prezentēts priekš kolekcionāriem, muzejiem, mākslas interesantiem. Un līdz ar to tā pamatstruktūra, kas iztrūkst, ir galerijas, kuras
strādā pasaules likumiem atbilstoši un pietiekoši māk nopelnīt, lai arī tādus maksas pasākumus paši apmaksātu milzīgi dārgus ceļus, izstāžu organizācijas, prezentācijas. Un mēs pie tā 7 gadus plānveidīgi strādājam. Un Latvijas, teiksim, situācija ievilka savas korektīvas, ka ārzemēs varbūt var arī strādāt galerijas tīri uz gleznu pārdošanu, bet Latvijā ir specifika, ka cilvēku ienākumu līmenis daudz zemāks. Mēs tikko bijām Ķelnē nedēļu atpakaļ, kur 10% no iedzīvotājiem ir 100 000 gadā ienākumi. Un tā kā pie mums galerijā cilvēki skatās, vai var kādu plakātiņu vai mākslas grāmatu par 10 eiro, viņiem tas ir jau liels varoņdarbs. Tur viņiem ir kabatā brīvi 10 000 un darbu cenas bija sākot no 10 000 un lielākā daļa no tūkstošiem darbu tika izpirkti. Bet Latvijā tāpēc mēs sapratām, ka, lai izdzīvot galerijas un pirmie ieviesām šādu praksi, viņām ir jāstrādā kā kultūras namiem. Un ja mēs apmaksājam vairāk 100 metru telpas un sākumā tur, teiksim, organizējam izstādes Pinakotēkas hallē, ko uzbūvējam, kur vairāk 1000 metri, tad, teiksim, lai viņus apmaksātu, ir jābūt ļoti veikliem un lielai komandai gan reklāmām, gan biznesā, lai rīkotu gan korporatīvus pasākumus, gan festivālus, kino, tā kā Vārds tapa filma, ko mēs jau 3. gadu pie sevis sadarbojamies ar organizatoriem. Un tā ir tā prakse, ka mēs arī, teiksim, vīnus parasti ļoti daudz, diemžēl, cilvēku nāca uz atklāšanām tikai, lai paēstu Latvijas apstākļos, un mēs tagad atdalījām, ka mums galerijā ir iekšā arī, teiksim, tie, kas nāk skatīties mākslu, mums vienmēr viss ir pa brīvu, bet tie, kas nāk paēst, tas ir tā kā kafejnīca ar labu asortimentu. Un tā prasījāt, tad tāds ir tas liktenis, un tā mēs esam sapratuši, ka Latvijā var darboties tie kultūras cilvēki, kam tā ir tā kā dzīves stils, dzīves pamats un nepieciešamība ir. Katrā valstī savi īpatnēji apstākļi un nav ko gaidīt no valsts vai no fondiem, jo, ja valsts ir, teiksim, 100 miljoni, vai patreiz mums ir sadarbība, ķīniešu vēstniecība iedeva 10 jaunākās filmas pa vasaru, ko pie mums rādīt legāli. Viņiem ir, teiksim, katrs miljons no cilvēkiem uztur, pieņemsim, miljonus cilvēku nodokļi kopā uztur operas teātri. Tur 2 miljonus cilvēku apmaksā hokeja halli, 3. apmaksā laikmetīgos mākslas muzeju. Latvijā mēs vispār esam miljonus latviešu, tad iznāk, ka katram 10. ik pa 10 ir jāsametās pēc būtības. Ja mēs paskatāmies visu budžetu kopumā, un kaut kas jāuztur, ja kāds ir entuziasmu uzņemās un uztais hokeja halli, kāds uztais luterāņu stundu, kāds televīziju, kāds to, un otram kārtām paralizēt cilvēkus tā apziņa, un mēs arī cenšamies ģimene izskaust to verga apziņu no padomu laikiem, ka visu laiku ir tā kā jāprasa atļauja, kādu mākslu drīkst izstādīt, kādas lekcijas, kādu pozīciju un arī nauda, lai kaut ko darītu. Un tagad tā daudz budžetnieku, kultūras darbinieku attieksmi ir, ka genocīds pret kultūru, dodiet naudu vēl vairāk, bet ko nozīmē dodiet naudu, no kurienes viņi var vispār tā paņemt, vienkārši sadrukāt? Ir jābūt pašfinansēšanās modelim. Ja muzejs viņiem iedod jau telpas, mēs pa telpām maksājam tur vairākus tūkstošus mēnesī. Ja, teiksim, kā var nebūt ienākumi, ja viņiem ir skaistas telpas, skaisti mākslas darbi, tad tālāk viss no viņiem atkarīgs. Ja tev ir skaistas telpas, 100 krēslu, lūdzu, ļauj tur rīkot cilvēkiem koncerts tajā muzejā, ļauj rīkot seminārus, konferences, katru dienu bez pasākuma. Mums ir moto ne diena bez pasākuma. Mēs tāpēc sadarbojamies kā producentu birojas ar daudziem 10 aktīvu menedžeru. Teiksim, Oļegs Onopčenko ir tāds guru
austrumu cīņu veidos, filozofijā un atveseļošanās psiholoģijā. Viņš pie mums pa pirmdienām ir tāda kā austrumu diena. Tad otrdienās ir Karina Lučīņina, kas atkal ir aktrise dziedātāja un studija. Tad ir zīmēšanas studija, ka mēs kopā zīmējam modeļus. Tad ir teātra izrādes. Tad sestdienās mums jau iet gadiem Eiro klubs, ko kā moderators parasti vada Igors Vatoļins, kurš arī kā komandas loceklis, kas Rīgā iebrauc no tādiem VIP politiķiem, psihologiem, zinātņu doktoriem, viesiem katru nedēļu aicina cilvēks pie mums un ir, teiksim, profesoru, psihologu, politiķu klubs, kurā arī pirms vēlēšanām parasti notiek diskusijas vai par aktuālām politiķu komentātoru tēmām, ka mēs nodrošinām web tiešraidi un iefilmējam, un ir bijuši tur Prohorova māsa un dažādi pasaulē ļoti slaveni cilvēki, vai arī ļoti grūtas tēmas, tā kā par politikā problēmām Krievijā sakarā ar Ņemcovu. Mums bija uzreiz apaļā galda diskusijas, un tad vēl viena no svarīgām līnijām ir tie kino vakari, ka visu gadu mēs strādājām ar kino aktualitātēm. To, ko nevar lielie kinoteātri paņemt, vai festivāls Vārds tapa filmu, ko Anita Uzulniece jau 15-17 gadus organizē. Viņš notiek pie mums ar visām pēc tam apspriešanām, diskusijām, un te Žeņa Paškevičs rīkoja filmu nedēļu, un patreiz ir atkal 27. datumā pēc Kannu festivāla Anita Uzulniece Dita Rietuma atkal atreferēs par visām peripētijām un jaunām filmām. Tā kā arī mēs laipni gaidām cilvēkus, kam, teiksim, budžeta iestādēs vai citur ir kādas grūtības, ka mēs ļoti fleksibli strādājam un gaidām tādus menedžerus vai māksliniekus, kultūras darbiniekus sadarboties. Šeit Galerija Rīga strādājam bez brīvdienām un līdz 9 vakarā jau tikko to ēku uzbūvēju, neesam nevienu dienu bijuši ne slēgti, ne aizvērti cilvēku skatītājiem un piedāvājumiem. Bet jums tā ir sirdslieta. Jūs varat iedomāties kaut ko citu darīt vēl? Kādu periodu varbūt mēs arī tikko atvērās robežas, viss mācējām nopelnīt un katru dienu ar maziem bērniem mācīja spēlēt tenisu vai apbraukāt pasauli un kaut kā tā tērēt naudu, tā teikt. Bet tad, tā kā Krieviem bija Puškinam, kam ka bez ceļna prožetī godi, tomēr tas kārdinājums cilvēkiem ir aizrauties ar to privāto dzīvi, bet gandarījumu tas nes mazāk, ja tu uzbūvē skaistu ēku, un tā kā daudzi tomēr, diemžēl, no turīgiem cilvēkiem, kas nopelnījuši, uzbūvē skaistas villas un lielas sētas ar apsargiem un to mākslas kolekciju viens pats skatās vai filmas. Man liekas, ka tomēr Latvijā ir tāda situācija, ka vienkārši tas ir nevis no tā, ka kāds būtu ļauns vai kāds, bet viņš vēl nav izbaudījis to gandarījumu, ko sniedz tā atvērtība, ka tu to publisko zāli padari, to savu mākslas kolekciju, tos dalies ar cilvēkiem. Tas ir tā bijis jau cara laikos, zinu, ka tur Čehova filmās un lugās redz, kā tas ir, ka cilvēki padara daļu no, teiksim, savas privātās bagātības vai pārticības par publisku. Viņi atver to kā salonu. Un Ulmaņlaikos visi kultūras darbinieki pārvācās arī, bija tāda iekšēja, kā teikt, misijas apziņa, bet tāpat kā man vecais tēvs un viņam brālis bija mācītājs Bauskā, Iecavā, un arī pieņēma cilvēks tur pie sevis, un otrs brālis Varšavā mācījies kordiriģents.
Un viņi jūta nepieciešamību, ka viņam dzīvot Rīgā un te tā tusēt pa pasākumiem, pa saloniem. Tas nav, ka viņam ir kaut kur jāatver un jādalās vienkārši ar cilvēkiem. Un tad tajā ciemā vai pilsētā viņam ir tur tā misija, ko viņš pilda, tāpat kā baznīcā baznīcas tēvs vai ārsts un skolotājs un vēl tā kultūras misija. Un tagad varbūt ir tā, ka tā ģeogrāfiski tas nav nodalīts, bet ļoti daudzi cilvēki šobrīd ir, kas tur, teiksim, Zuzāna kungs ir atvērs salonu un to, kas sapelnīts un uztur un ir tās funkcijas nodeleģētas uz nevalstisko privātām rokām, kas Un tā ir arī vislabākā forma, jo, ja cilvēkam kaut ko avansā iedod, kādu finansējumu vai naudu, parasti tie arī neko nedara. Viņi to naudu pēc tam atrakstās, kā tas ir bijis, bet dabā viņiem nav interesi. Viņiem ir interesi par to algu, par to naudu, par to amatu. Bet tiem, kam interesē arī pats tas process un sagādā prieku, ka tie notikumi notiek un sirds sāp, ja neizdodas, teiksim, reklāmām sameklēt naudu, jo Latvijā ir arī specifika, ka nav tādas valsts televīzijas un nav tā nevienam arī pienākums par kaut ko ziņot. Ārzemēs ir tas atkal savādāk. Pie mums tas ir tāpat, ka mums arī mēs organizējam arī Art Riga festivālu, to, ko es stāstīju par tiem art fēriem biennālēm pasaulē, ka katrā lielpilsētā tradicionāli ir reizi gadā tur dziesmu svētki, sporta kāds čempionāts un arī mākslas svētki, kurā sabrauc no visas pasaules redzamākās komandas kā uz olimpiādi. Un mēs pie tā strādājam arī paralēli 5 gadus, kamēr atradām pietiekoši daudz dalībniekus, izdomājam to schēmu, kā mēs varam bez atkal finansējumu dabūt uz Rīgu 100 mākslas darbus, mākslas komandas, un pagājušajā gadu pirmo reizi mums Dzelzceļa muzejā izdevās šo festivālu norganizēt, un tiešām bija Rīgā Dalī skulptūras valsts muzejā, nekad nav bijis oriģināli ar 2 smagām mašīnām, šveiciešu mecenāts, kuram vecāmāte ir bijis latvieta, tāpēc piekrita iztērēt tur 50 000 atvest uz Rīgu Dalī oriģinālus. Bija no Itālijas Kiriko klasiķa darbi, no Gruzijas mākslas izstāde, no Indonēzijas Balijas salas, no Vācijas, Šveices, Čehu, fotoklasiķis, Saudaks, bet, teiksim, mēs neieplānojam to specifiku, ka prese ir arī privāta un tāpat dzīvo no entuziasma. Un, lai to paziņot latviešu publikai, mums bija jāieplāno lielākie maksājumi. Šogad atkal tas novembra beigās notiks. Mums ir jāatrod tieši finansējums, lai samaksātu par maksas reklāmām, jo tradicionāli tiem žurnālistiem, kas par kultūru atbild, viņi neticēja, ka kaut kas tāds ir iespējams. Viņi domāja, ka tas ir joks. Man kaut vai māsa un Rīgas laikā, viņi saka, mēs saņēmām to vēstuli, ka būs tik daudz Rīgā. Viņi saka, ja jūs pateikt, ka būs tikai Dalī izstāde, mēs jau domājam, tas ir furors, bet ja jūs uzrakstat, ka būs 40 komandas, viņi domāja, tas ir tā kā pīle, joks. Un pēc tam, kad dabā to redz, tas ir pasaulē pieņemt. Bet tie, kas ceļo, arī visi ir jaudīgi mākslas grupas, kas negaida ne no vienu, tā teikt, palīdzību, ka kāds viņus virzīs un apmaksās. Viņi paši tā māksla ir tik vajadzīga, ka pat dīvaini bija, ka Rīgā pat nopirka daudzus no tiem mākslas darbiem, ko mēs domājam, ka tas nav iespējams, bet bija daudz pirkumi, kā acīm redzot, pie mums ir daudz turīgu cilvēku, ja viņi speciāli atbrauc uz Rīgu, arī no citām valstīm, lai nopirktu, jo mums soc tīklos izdevās ļoti laba reklāma, ka ar to Happy Art Museum un Art Riga Fair. Mums ir tur Twitterī 58 000 skatītāji, visvairāk vispār no visām iestādēm Latvijā un arī no art fēriem pasaulē. Kaut kā tas izveidojās, tāpēc, ka mēs strādājam pie tā 10 gadus ļoti cītīgi,
kā izveidot savu to informatīvo kanālu. Un tā kā mēs neko nepārdodam, nebāžamies cilvēkiem, ka pērciet tur to un atlaidi tam, mēs tikai piedāvājam pa brīvu, nāciet uz filmu festivālu, nāciet uz izstādēm, nāciet, un cilvēki labprāt piesakās par sekotājiem un informāciju, kaut arī jāatvainojas, ka citreiz varbūt viņi nav tik kvalitatīvi, kā izdodas jums, teiksim, ka jūs strādājat tikai pie tās informācijas sagatavošanas, pie pasniegšanas veida, bet savā ziņā atkal mums ir komandā labākie plakātisti, kā Juris Dimiters, ar ko mēs strādājam no galerijas sākumiem, mūsu klasiķis, ko pasaulē ļoti augstu vērtē, un Artūrs Bērziņš, Photoshopa tāds jau guru izvērties, bet mēs ar viņu sākam izstādes rīkot, kamēr viņš jau bija students, un tad Sergejs Djomins, mans kursbiedrs, kurš ir Sačī galerijā, tādā kā pasaules čempionātā mākslinieki, kur tūkstošiem mākslinieki iesūta darbus, un pēc tam tā kā Eirovīzijā balsojuma rezultātā viņš ir ne tikai vienreiz, bet 3-4 reizes uzvarējis ar saviem sociāli aktīviem darbiem. Un mēs savācam mākslinieku grupu, kas strādā tieši tādā virzienā, nevis ar tādu dekoratīvi interjerus, ko dekorēt vai teiksim, abstrakti darbi, kas būtu tīri pildītu kādas interjeru un estētiskas funkcijas vien, mēs tomēr uzlikām uzsvaru, ka no Latvijas grupēties atlasīt komandu māksliniekiem, kuri arī ir izglītība domāšanā un izpratne sociāli politiskos procesos, un kas mēģina izmantot mākslu kā valodu, lai arī nestu mesidžu kādu vēstījumu, dalītos ar cilvēkiem, runāt par to, kas cilvēku uztrauc, kas viņam ir izdzīvošanai būtiski. Mēs ar Gaļīnu vienmēr smejamies, ka tajā sākumā, ka mums bija arī, kur mēs organizējam izstādes ne savās telpās citur, mums parasti bija noteikumi, ka tikai nerunājiet par politiku, lai nebūtu nekas par seksu, par mīlestību, lai nebūtu nekas par reliģiju. Un tad mēs prasījām, bet par ko tad drīkst būt māksla? Tad drīkst būt vienīgais, sarkanais pret zilo attiecības. Arī nav ieteicams sarkano krāsu, jo tad apvainosies tur komunisti sarkanie, jeb zilo biedrības pārstāvi vai zaļo. Un rezultātā, ja tu ielaidi to iekšējo cenzūru, tad māksla ir nonākusi izolācijā 2000. gadu, ka tikai, lai viņa būtu absolūti neitrāla, un tad beidzās ar to, ka var nogruntēt tukšu audeklu krāsu, un tas ir tā kā mākslas gals, ka viņa pārvēršas vienkārši par tukšu sienu remontam. Un tāpēc mēs strādājam apzināti pie tā, bet tas, protams, ir atkal grūts darbs, ka tā kā tagad ir tieši man arī aicinājusi diskusiju, tur okupācijas muzejā, ja tie mākslas darbi ir sociāli aktīvi, tad viņi ir daudz spēcīgāki pa vārdu, jo vārda spēks ir devalvējies sakarā ar to, ka ir presē vai vienalga publiskā telpā ir ļoti daudz melu, priekšvēlēšanu solījumu, un cilvēki vairs vārdam netic. Bet, ja viņi redz to tēlu, kurš ļoti koncentrētā veidā izvelk ārā apziņas dziļu arhetipus un cilvēkiem patiesību pasaka vienā redzamā attēlā, pie kam tagad attēlu kvalitāte ir ļoti uzlabojusies sakarā ar Photoshopa montāžām, ar 3D iespējām arī izveidot skulptūras. Šie tēli, ar kuriem mēs varam kā mākslinieki manipulēt, viņi ir pilnīgi viens pret vienu ar oriģinālu. Un līdz ar to tas patiesības atmaskojošais vai virzošais vai kritizējošais spēks ir ieguvis tādu, kā teikt, 100% ticamības to kvalitāti, un līdz ar to viņš ir arī mežonīgi spēcīgs, tiešā veidā iedarbojoties uz apziņu. Un tāpēc arī, protams, ir liela atbildība šai kultūras darbībai, līdz ar to šobrīd
ko cilvēki vēl nav līdz galam apzinājušies, un tas ir tāds kā atombumbas spēks. Un mēs ar to sastopamies arī, kaut arī mēs mēģinām kalpot kā tāds tilts un izvairīties no tādas ļoti tiešas reāla politikas, bet, teiksim, tā Eirokluba darbība mums ir cilvēki, kā tādu mākslas galerijas un izstādes vienmēr ir bijis, kā teikt, brīvākā vieta, kurā izpaust jebkuras jaunas idejas vai sarežģītas, jebkurā verbālā formā. Tomēr ir cenzūra, ir tur tā, bet mākslas izstādes ir tādas, kurās arī padomu laikā nevelti stāvēja rindas uz rudens izstādēm, ka tā bija vieta, kurā caur puķiem cilvēki ļoti varēja runāt brīvi un nebaidīties, ka būs tiesas prāvas. Bet šobrīd ir atkal aktivizējušies dažādi instrumenti, kā arī sociālos tīklos var nobloķēt nevēlamu informāciju un jebkuri, teiksim, cenzējoši, regresējoši spēki, kas mēģina noslēpt kādu informāciju vai patiesību, viņi ir arī kļuvuši talantīgi, kā var nobloķēt profilus, populārus blogerus un galerijām. Arī mums bija uzbrukums, ka uzlauza tos populāros kontu Facebookā un vienu nobloķēja. Bet tā kā mēs strādājam integrēt visos sociālos tīklos un vairāk kontu, tad mēs atkal to ātri kompensējam un tie skatītāji sarodās.